mēs esam dziesmu kārī Grobiņas atlasē, un tikko atlasē startēja Ginta. Tāds jautājums, Ginta, kādas sajūtas? Nu, pašas labākās. Vēl ir tāds jautājums par pašu dziesmu. Kāpēc tāda dziesma izvēle? Nu, manuprāt, katrs jau dzied to, kas tā kā sirdī tuvāks. Un man šī dziesma pasakā asociējās ar tādu ļoti lielu mīlestību, un tieši tāpēc. Nu, ko, Emīla, atbalsta mammu, turi īkšķi. Jā, turi īkšķi, lai viss notiekās. Ar vienu skūstu ņem pumbur princeses, kur laime dzīvo nakts vijualēs. Mēs šo visu stāstu ņemsim sev, izdzersim sausu to, tā lai vairs nelāsēs, nepalies. Pāri ielai dzīvoja kāds klauns, tad savā iekšai pusē bija kas jauns. Aiz viņa loga plauka ziedi, es par viņu smējos, kamēr iemīlējos. Tā tas notiek ar vien, ja tev nevajag. Nu, rekā, man blakus ir Linda, kas tikko piedalījās dziesmu kārī atlasē Grobiņā. Kāds sajūtas būt tur uz skatuves? Ne jau pirmo reizi biju skatuves, bet nu forši. Tas nozīmē, ka tu bieži dziedi. Nu, tagad es vairs nekur nedziedu, bet kā es dziedāju popgrupā, korī, ansambļos, visur. No tā tad ļoti aktīvi tādi. Jautājums par dziesmas izvēli. Kāpēc šoreiz izvēlējies tādu dziesmu uzdziedāt? Man ir nedaudz iesnas, un es domāju, ka es grūtāk dziesmu nenodziedāšu, un tāpēc es domāju, ka šī varēja no visām izskatīties visnormālāk, ka varētu nodziedāt. Tā šī neprātīgā spēlē ir, un šodien